Kad tu griez virpuli, tu tam piešķir kinētisko enerģiju, kas pamazām tiek zaudēta gaisa pretestības un berzes dēļ. Bet kas notiktu, ja tu varētu tam piešķirt vēl kādu enerģijas veidu, lai tas grieztos ilgāk? Šo video sponsorē KiwiCo. Par viņiem pastāstīšu vēlāk. Pirms dažiem gadiem uzgāja video, ko bija augšupielādējis Laser Saber, un viņš uzbūvēja motoru, kas darbojas gandrīz kā mūžīgās kustības mašīna. Šim motoram bija rotējošs disks ar magnētiem un 12 spoles, kas bija izvietotas apkārt malai. Un pūšot caur salmiņu, viņš varēja iegriezt riteni līdz vajadzīgajam ātrumam, un motors šķietam griezās bezgalīgi. Un aiziet. Vai tas nav skaisti? Protams, tas nav mūžīgais dzinējs, tāpēc arī gandrīz nosaukumā, un tas galu galā apstājas. Bet tas izmanto patiešām interesantu konceptu, ko es pats gribu izmēģināt un paskatīties, vai to var pielāgot, lai darbinātu automašīnu. Laser Saber motorā viņš izmantoja 42. kalibra varavadu, kas ir neticami plāns. Aptuveni tikpat biezs kā cilvēka mats un gandrīz tādā pašā krāsā kā manējais. Bet šis varavads ir daudz vājāks nekā cilvēka mats, jo es to varu pāraut ar ļoti nelielu spēku. Tā ka lodēt to būs jautri. Lai izgatavotu spoles, es izveidoju šo spolītes turētāju, lai man nebūtu visu laiku jāgriež tā ar roku, un izdrukāju ar 3-dimensiju printeri šos spoles stiprinājumus, lai varētu uztīt spoles ar savu urbi. Esmu priecīgs, ka man tās nav jātina ar roku. Tātad, pēc tam, kad uztinu vēl dažas spoles, man tās vajadzēja salodēt kopā, kas nebija viegli, bet pēc vairākām nomāktām stundām man izdevās uzbūvēt šo prototipa testa motoru. Šim motoram ir disks ar piestiprinātiem magnētiem un spoles, kas uzstādītas aksiālās plūsmas konfigurācijā, kas būtībā nozīmē, ka 2 spoles ir katrā rotora pusē. Un kad katrs magnēts iet garām spolēm, precīzi laikā dots elektrības impulss liek vienai spolei atgrūst magnētu, bet otrai to pievilkt. Šim elektrības impulsam jābūt precīzi saskaņotam, citādi motors varētu griezties atpakaļ vai vispār negriezties. Un šo laika precizitāti kontrolē neliela detaļa, ko sauc par rīdeslēdzi. Rīdeslēdzim stikla kapsulā ir 2 plāni metāla kontakti. Un kad magnēts atrodas tuvu slēdzim, abi kontakti pievelks viens otram un savienojas, ļaujot strāvai plūst caur ķēdi. Un kā jūs varat iedomāties, šī Herkona slēdžu novietojums ir ļoti svarīgs tam, cik labi darbojas motors. Tagad teorētiski šim motoram vajadzētu darboties arī kā ģeneratoram, ja es griežu riteni ar roku. Tātad šeit esmu pievienojis kondensātoru motoru ieejai. Kā redzat, voltmetrā tas ir pilnībā izlādējies. Tāpēc, ja es ar roku griezīšu motoru, tam vajadzētu darboties kā ģeneratoram un uzlādēt kondensātoru. Bet ievērojiet, kas notiek, kad spriegums kondensatorā sasniedz maksimumu. Tas sāk izlādēties, un tas notiek tāpēc, ka spriegums kondensatorā tagad ir lielāks nekā tas, ko ģenerē spoles. Un tāpēc kondensators tagad darbina motoru. Tātad, ja es iegriežu riteni lielā ātrumā, kondensators uzlādējas, uzkrājot enerģiju. Pēc tam tas automātiski pārslēdzās no ģeneratora uz motoru un darbojas nepārtraukti vairākas minūtes. Tagad šo pašu efektu varētu panākt ar smagu spararatu un zemes berzes gultņiem, vai pat vienkārši labi noregulētu vilciņu. Bet tas, ko tie nevar izdarīt, ir tikt palēnināti līdz pilnīgai apstāšanai, un pēc tam automātiski atkal uzņemt ātrumu, tik līdz tie tiek atbrīvoti. Tātad, ko es domāju, ir izstrādāt 3-riteņu transporta līdzekli, kuru var darbināt ar šo motoru, lai redzētu, vai tas var nobraukt tālāk nekā brīvripojošs auto, kad to uzstumj pa virsmu. Tā kā es vēlos, lai šī automašīna būtu pēc iespējas vienkāršāka un efektīvāka, es izmantošu motoru kā pašu priekšējo riteni. Tātad ap priekšējo asi būs uzstādīts vairākas spoles, un tad es varēšu piestiprināt magnētus pie riteņa, kas, cerams, to darbinās uz priekšu. Un tā kā motors ir galvenais ritenis, kas virza automašīnu uz priekšu, es to izdrukāju ar savu Prusa XL. Pateicoties tā instrumenta maiņai, es varēju izmantot stingru PLA materiālu riteņrumbai un elastīgu TPU materiālu riepai, kas tai piešķirs saķeri, gluži kā īstai automašīnai. Tātad es esmu pavadījis apmēram dienu tinot un lodējot visas šīs spoles. Šajā riteņa pusē to ir 6. Es vēl neesmu uzlicis spoles uz otras riteņa puses, un iemesls tam ir tas, ka es nedomāju, ka šī mašīna darbosies. Ja es to iegriežu, lai uzlādētu kondensātoru un tad apstājos, tas darbojas līdzīgi kā testa motors, bet ne tuvu tādā ātrumā un arī ne tuvu pietiekamai griezes momentam. Pat ar šiem riteņiem aizmugurē nav nekādas iespējas, ka tā pati spēs braukt uz priekšu. Pat tad, kad es pieslēdzu savu laboratorijas barošanas avotu, tātad tas tiek darbināts no ārēja avota, tas tikko kustās, kad ieliek pietiekam lielu spriegumu, bet griezes moments joprojām nav pietiekams, lai faktiski darbinātu mašīnu.
Tāpēc es domāju pārveidot mašīnu ar pārnesumu attiecību, lai būtu nepieciešams mazāks spoles, bet cerams, ka tas radīs lielāku griezes momentu pie riteņa. Šī otrās versijas mašīna arī ir trīsriteņu dizains un tika izstrādāta OnShape programmā, kas ir mākoņu datošanas CAD programma, kas darbojas jūsu pārlūku programmā. Jūs to varat izmēģināt jau šodien, apskatot saiti aprakstā zemāk. Turklāt ar kopumā 8 spolēm, nevis 12, šī jaunā mašīna būs gan vieglāka, gan prasīs mazāk laika lodēšanai. Lai iegūtu nepieciešamo griezes momentu priekšējiem ritenim, tiek izmantota 5:1 pārnesuma attiecība. Un, kad Harkon slēdzis ir uzstādīts pareizajā pozīcijā un kondensators aizmugurē, mašīna ir pabeigta. Bet vai tas darbojas? Pabīdot mašīnu uz priekšu, kondensators uzlādējas, un tad tas pārslēdzās no ģeneratoru uz motoru un virza mašīnu uz priekšu. Es pat varu uzlādēt kondensatoru, vairākas reizes pabīdot to uz priekšu, tad nolikt to uz virsmas un dot nelielu grūdienu, lai aktivizētu Harkon slēdzi. Gandrīz kā elektriskā uzvelkamā mašīnīte. Godīgi sakot, es patiesi esmu pārsteigts, cik labi šī mašīna darbojas. Ar šo ļoti vienkāršo motoru un ļoti mazo kondensatoru aizmugurē, vienkārši pāris reizes pagriežot riteni, mēs varam uzlādēt kondensatoru. Un ja mēs nedaudz pastumjam, lai ieslēgtu Harkon slēdzi ar magnētu, tas ļoti viegli nodrošina mašīnas darbību. Un kas vēl ir interesanti, tas diezgan labi darbojas arī kā ģenerators. Tātad, piemēram, ja es pabīdu to par šo attālumu, lai uzlādētu kondensatoru, nolieku to attālumu sākumā un lieku tam kustēties. Tas pārvietojas diezgan lēni, bet arī veids diezgan lielu attālumu pa to pašu ceļu, pa kuru es to pārvīdīju. Protams, ne visu attālumu, jo tas nav 100% efektīvs, bet tas ir diezgan labs rezultāts. Bet pirms jūs uzstādāt šādu ģeneratoru un motoru kombināciju savā automašīnā, es vēlos pastāstīt jums par šī video sponsoru – KiwiCo. Daudzi projekti, ko es veidoju, palīdz man izpētīt un apgūt jaunus konceptus, taču tos nevienmēr ir viegli atkārtot. Par laimi, KiwiCo var palīdzēt ar saviem praktiskajiem projektiem, kurus izstrādā eksperti un testē bērni. Šīs kastes var tikt piegādātas līdz jūsu durvīm katru mēnesi un piedāvā radošu un jautru pieredzi visu vecumu cilvēkiem ar savām 9 dažādajām līnijām. Godīgi sakot, es tiešām vēlētos, lai man bērnībā būtu šīs KiwiCo kastes, un es esmu pārliecināts, ka daudz no jums, kas sako maniem projektiem, tam piekristu. Spēt uzbūvēt projektu no sākuma līdz beigām, neapmeklējot būvniecības veikalu vai neizmantojot īpašus instrumentus, ir patiešām patīkama pieredze. Nemaz nerunājot par to, ka iekļautās salikšanas instrukcijas ir ļoti viegli saprotams, un pievienotais žurnāls ir pilns ar interesantu informāciju. Tātad, ja esi tāds kā es un vēlies iegūt KiwiCo komplektus, tu vari saņemt 50% atlaidi pirmajam mēnesim, izmantojot kodu TomStanton vai apmeklējot kiwico.com/Tom Stanton. Saite būs atrodama aprakstā zemāk. Tātad, ja šī automašīna spēja uzkrāt savu enerģiju, lai pati sevi darbinātu, kā tā salīdzinās ar automašīnu bez ģeneratora? Šī automašīna ir identiska pēc svara, un es atstāju motoru magnēta daļu, jo tā darbosies kā sparrats un ietekmēs rezultātus. Tātad vienīgā atšķirība ir spoles un kondensators. Labi, man nav ne jausmas, kā šīs automašīnas salīdzināsies, bet fizika liecina, ka ja mēs tās pātrināsim līdz vienādam ātrumam, tām vajadzētu nobraukt vienādu attālumu. Tātad paskatīsimies. Brīvgaitas automašīna iegūst labu pārsvaru, ģeneratora automašīna brauc daudz lēnāk. Brīvgaitas automašīna apstājās un ģeneratora automašīna aizbrauc tālāk. Tas īsti nav saprotams. Es domāju, ka mums vajadzētu atkārtot testu. Pārliecinies, ka kondensators ir pilnībā izlādējies. Jā, tas motors vispār nedarbojas. Sarindotās vienā līnijā. Anna. Brīvgaitas automašīna atkal izvirzās vadībā. Ģeneratora automašīna ir krietni atpalikusi. Un ģeneratora automašīna uzvar. Tātad ģeneratora automašīna noteikti iegūst enerģiju no kādas vietas, kas šajā testā nav acīm redzama. Bet kas notiks, ja mēs abas automašīnas palaidīsim lejā pa rampu? Tas abām automašīnām dod vienādu sākotnējo potenciālo enerģiju, un ir skaidrs, ka automašīna ar motoru brauc lejā pa nogāzi daudz lēnāk. Tātad tieši pirms palaišanas abām automašīnām ir vienāda gravitācijas potenciālā enerģija. Bet, kad tās brauc lejā pa nogāzi, brīvi ritošā automašīna vairāk no savas potenciālās enerģijas pārvērš kinētiskajā enerģijā. Savukārt automašīna ar ģeneratoru daļu šīs enerģijas pārvērš elektriskajā enerģijā un uzkrāja to kondensatorā. Ir viegli aizmirst, ka ģenerējot elektrību, ģeneratoram tiek pievienota pretestības slodze. Tāpat kā ar manu rokas kloķa ģeneratoru.
ja es to griežu, neko neuzlādējot, pretestība ir ļoti maza. Bet tiklīdz es to izmantoju, lai uzlādētu kondensātoru vai akumulātoru, to kļūst daudz grūtāk griezt. Un tāpēc arī mašīna brauc lēnāk lejā pa rampu, jo kamēr kondensators uzlādējas, ir pretestības slodze. Tagad šī kondensatorā uzkrātā enerģija gal galā tiek pārveidota atpakaļ kinētiskajā enerģijā, jo kondensators pēc tam darbina motoru. Bet tā kā sistēma nav 100% efektīva, kopējais nobrauktais attālums ir mazāks. Tātad, ja rampas tests parāda, ka pievienojot dažas spoles, magnētus un kondensatoru, nav priekšrocība salīdzinājumā ar brīvi ritošo automašīnu, kāpēc tad stumšanas tests rāda pretējo? Galvenā atšķirība starp šiem testiem ir spēks, kas tiek pielikts katrai automašīnai. Rampas testā uz katru automašīnu darbojas pastāvīgs spēks, ko rada gravitācija. Tomēr stumšanas testā ģeneratora automašīnai ir nepieciešams lielāks spēks, lai to pātrinātu līdz tādam pašam ātrumam, un tas būtu līdzīgi kā atkārtot veikt rampas testu. Taču ģeneratora automašīnai ir stāvāks nobrauciens. Tādējādi abas automašīnas atstāja rampu ar vienādu kinētisko enerģiju, kas daudz skaidrāk parāda, kāpēc ģeneratora automašīna nobrauc tālāk. Taču ir metode, kā padarīt brīvi ritošo automašīnu par uzvarētāju stumšanas testā. Ja mēs pielietojam spēku automašīnai noteiktā attālumā, fizikā to sauc par darbu, un to aprēķina reizinot spēku ar attālumu. Tātad, ja abas automašīnas tiek pastumtas līdz vienādam ātrumam, ģeneratora automašīnai nepieciešams lielāks darbs lielākā spēka dēļ, bet tā spēj šo darbu uzkrāt kondensatorā, kamēr brīvi ritoša automašīna var izmantot tikai savu galīgo kinētisko enerģiju. Tāpēc, ja mēs abas automašīnas pātrinam līdz ātrumam pēc iespējas īsākā attālumā, tiek veikts ļoti maz darba, un ģeneratora automašīna nespēja pietiekami uzlādēt kondensatoru, lai uzvarētu sacīkstēs. Bet man ir ideja, ar kuru brīvgaitas automašīna nekad nespēs sacensties. Šī ir Peltier plāksnīte, ko bieži izmanto pārnēsājumajos dzesētājos, jo, kad tiek pievadīta strāva, viena puse uzkarst, bet otra puse atdziest. Bet tas darbojas arī pretēji. Ja mēs vienu pusi uzkarsējam un otru pusi atdzesējam ar radiatoru, tas ražo elektrību. Tagad mans draugs un kolēģis YouTube satura veidotājs Sams Barkers izdomāja izveidot automašīnu, kuru darbina šīs Peltier plāksnītes, un viņš uzbūvēja prototipu, lai to pārbaudītu. Tomēr šīs plāksnītes ražo tik maz jaudas, ka daudzi gatavie motori ar to nedarbosies. Tātad, ja nav pieslēgta slodze, Peltier plāksnīte ražo apmēram no 1 līdz 1,4 voltiem. Tagad tas kļūst mazliet par karstu maniem pirkstiem. Man šeit ir rezistors, lai mēs varētu pieslēgt slodzi. Tagad to ir nedaudz vieglāk turēt, bet mēs saņemam tikai apmēram 0,32 voltus, kas pēc maniem aprēķiniem ir apmēram 0,065 vati, jeb apmēram 65 mW. Tomēr, ja man aprēķini ir pareizi, šim ģeneratora auto vajadzētu darboties ar apmēram 20 mW. Tātad paskatīsimies, vai mēs varam darbināt šo auto ar sveci. Lai to izdarītu, es uzbūvēju pilnīgi jaunu auto, jo spolēm jābūt īpaši uztītām zemam ieejas spriegumam. Un es izstrādāju šo platformu šasīs aizmugurē, lai turētu sveci. Un Peltier plāksnīte var atrasties uz stieples stiprinājuma, lai cerams novērstu 3D izdruku izkūšanu. Tātad, kad svece ir aizdegta, tas ir gatavs darboties. Vai arī nē. Pievienosim nedaudz ledus, lai nedaudz atdzesētu radiatoru un cerams iegūtu vairāk jaudas. Tehniski tas darbojas, bet ir ārkārtīgi lēns. Tāpēc es sagādāju dažus papildus sveču dakti, lai izveidotu pielāgotu 3 dakšu sveci lielākam siltumam, un izmantoju sev karstā gaisa pistoli, lai vasks sāktu kustēties. Tātad, cerams, ar 3 reiz lielāku siltumu un nedaudz ledus uz jumta mums vajadzētu būt pietiekami daudz jaudas. Šis video sākās kā stāsts par automašīnu ar efektīvu ģeneratoru un motoru, kas varētu atgūt enerģiju līdzīgi kā reģeneratīvā bremzēšana mūsdienu elektroautomobīļos. Un tagad viss ir apmetis pilnu loku un pārvērties par tādu elektrisku hibrīdverķi, ko darbina degšana un ledus. Jebkurā gadījumā ceru, ka šis video jums šķita interesants un tiksimies nākamajā reizē. Paldies, ka skatījāties!